nomierināšos, es vēl stāstīšu par sportu, jo vakar ļoti jauks pasākums. Skatāmies video. Ļoti jauks pasākums. Trešais jau posms, padomā, tikko kā sezona sākusies, un jau trešais posms 3 dienu laikā, otrdien, trešdien, ceturtdien, Magnēts sācies. Pavasara vēstnesis, Magnēts un vairāk nekā 200 dalībnieku katrā no šīm dienām piedalās un nebaidās skriet pa sniegu, pat vasarīgos sporta tērpos, un galvenais, protams, šajā sacensībās ir piedalīšanās prieks. Arī rezultāts ir svarīgs, un vakar pēc sacensībām nedaudz apjautājāmies, kāda ir jūšana šajos cienīgajos apstākļos vien. Ko augsts nav drusku, ne? Nē, vairs nav. Tikai noskrien daļā labāk paliek. Tā, es saku, pēc Magnēta var spriest, ka pavasaris sācies. Jā, es reiz sirdī siltums arī iezogās. Tikai uz priekšu vajag visiem uz mežu, un tad būs sirds strādās tā kā pulks. Tas laika, kas ir galvenais orientēšanās? Es! Tu esi pats galvenais. Kāpēc tev patīk šis sportais? Jo es skrienu. Un skatāmies, ka mežā prot orientēties ne tikai ļauži, bet arī četrkājainie draugi. Mums pastamies, lūk video. Un iezīmējam teritoriju. Jā, prot orientēties ne tikai cilvēki, bet arī mūsu četrkājainie draugi. Par to mēs, protams, nešaupījāmies. Kristīnai es uzdāvināšu Magnēta programmiņu, lūk, 78 posmi būs šajā sezonā, vasaras sezonā. Ziemā arī orientējās cilvēki. Kur bija suns. Tā ir iezīmēta tagad. Un kārtē ir, lai neapmaldītos Rīgas rajona kārtē, lūk, karodziņiem sazīmēt visi šie posmi. Tas, lai neapmaldītos, tas es domāju, ka vienā no tiem noteikti tu trāpīsi 78 posmi. Visu vasaru varēsi. Lai veicās, viss. Čau. Atā.